Šodien pastāstīšu par to, kā montēt šāda te veida elektropiedziņas schēmas. Parādīšu, kā schēma darbojās arī par galvenajiem elementiem, par pašu schēmu. Tātad būs jāizveido praktiskā schēma, arī pirms tam jāatbild uz teorētiskiem jautājumiem, bet runājot vispār par šādām te schēmām, kurās ir motoru palaišana, automātika, dažāda kontaktori, relēji, motoru automāts, slēdži, starta, stop pogas, tad šādiem te ražošanas elektriķiem, ražošanas uzņēmumu elektriķiem ir ļoti labs atalgojums. Ja skatās, Latvijā vidējā alga ir 1160 eiro 24. gada sākumā, tad, piemēram, lūk, 3 CV market vakances dažādos uzņēmumos, ja, tātad piedāvā vēl krietni virs vidējās algas tieši šo te atalgojumu elektriķim, kas strādā ar šādām te iekārtām pie motoru palaišanas automātikas. Tātad runājot par šo te schēmu, tātad vispirms par instrumentiem, tātad būs nepieciešami praktiskajā darbā dažāda veida instrumenti. Uzmanīgi jānoklausās, kādi ir šie instrumenti, kā arī pašu schēmu montēt, jo darbā būs jāatbild arī uz teorētiskiem jautājumiem, kas ietekmēs arī beigās gala vērtējumu. Bet teorētiskos jautājumus atbildot, jā, tad arī praktiski būs daudz vieglāk šos darbus izpildīt, un tas palīdzēs iegūt labāku vērtējumu. Tātad darbā nepieciešami būs 2 skrūgnieži, mazais mīnus skrūgniezis un lielais. Mazo mīnus skrūgniezi vajadzēs pāris vietās šeit, piemēram, kur motoram ir jāvieno klāt barošanas vadi, tad mazo mīnusu skrūgniezi vajadzēs arī tātad pie start un stop pogas, kā arī pie skrūspailēm, kuras tātad, ar kurām iet fāzes vadi. Tad bez skrūgniežiem tātad būs nepieciešams izolācijas noņēmējs, āderu uzgaļu prese, un knaibles vadu nokniepšanai pareizā garumā. Runājot par āderu uzgaļu presi, tātad darbā būs nepieciešami lokanie vadi. Lokanos vadus nepieciešams izmantot, ja mīkstos vadus tieši pie motoriem, jo motori rada vibrācijas, un lai neatnāk vaļā skrūves, tātad, kas ir motoriem pievienots, un tālāk arī šīs te skrūves līdz, piemēram, sadalnei, vadi, kas iet uz sadalni, neatskrūvējās vaļā ar vibrācijām, tad attiecīgi šeit pie motora visur ir lokanie vadi. Tātad fāzes vadi šeit pelēki ir izmantoti, un zemējuma vads dzelten zaļā krāsām. Tāpat šeit ir 3 savienoti spoļu gali, jeb tātad asinhronais dzinējs ir zvaigznes slēgumā saslēgts. Tas ir saistībā arī to, kad virsū ir rakstīts, ja, tātad zvaigzne 3 stūris, 380, 220 volti. Tātad zvaigznes slēgumā, ja starp fāzēm ir 380, jeb 400 volti, tad jāslēdz ir zvaigznēm. Runājot par āderu uzgaļiem, lai tos uzliktu, tātad vispirms jānoņem lokaniem vadiem izolācija, jāņem nost aptuveni tik daudz, cik nepieciešams ir pašam šim te āderu uzgaļa metāliskiem galam, un tad no izolācijas gala skatoties, lai āderu uzgalim nenonāk kāds matiņš, jeb vadiņš neiziet ārā, ja, tātad uzmanīgi jāieliek iekšā, un jāsapresē ir metāliskā daļa. Tātad jāsapresē, līdz prese atlaižās, un šādam te jāizskatās ir savienojumam. Tātad šeit nedrīkst nekur būt metāls, ja, tātad šeit labi savienotam, un beigās jāparausta, jāpārbauda, vai savienojums ir kvalitatīvs. Attiecīgi ir āderu uzgaļi lūk šādi te ar platāku izolāciju. Tie ir paredzēti tātad jau 2 vadiem. Tātad ir schēmas, kur, piemēram, arī šeit pie motora, ja, tātad vienlaicīgi jāsavieno 2 vadi kopā. Tātad abus vadus uzmanīgi ieliekam iekšā un attiecīgi sapresējam. Ja. Tātad šādam te tad jāizskatās tātad dubultajam savienojumam. Āderu uzgaļus jāizvēlās atbilstoši vada šķērsgriezumam, tātad šī gadījumā būs 1,5 kvadrātmilimetru vadi, tas uz āderu uzgaļu iepakojumu šeit rakstīs 1,5 kvadrātmilimetrus vadiem, un tātad šis ir
priekš vadiem, ja vieno tikai vienu kopā, un lūk šāds pats arī 1,5 kvadrātmilimetram, ja vieno kopā uzreiz 2 vadus. Ja, tātad platāka izolācija lielākiem savienojumiem. Tālāk runājot par pašu schēmu, tātad schēmas sākums ir šeit, tātad, kur ir skrūspailis un atspērspailis, pelākās ir skrūspailis, gar melām spailēm ir speciālas spailītes, kas izolē skrūspailes un atspērspailes, jo viņām no vienas puses ir pliks metāls, ja, tātad, kur var saņemt strāvas triecienu, otrā pusē ir izolācija. Tātad viņi savā starpā vienojoties, liekoties kopā, viens pret otru ir atdalīti, bet beigās paliek viena puse neizolēta, tur jāliek šādus speciālus izolatorus. Tātad šeit paredzēta būs barošana, to mēs klāt neslēgsim, bet jūsu gadījumā būs jāsamontē visa schēma. Tātad skrūspailes, skrūspailēm skrūvē no augšpuses ar mazo mīnus skrūvniezi šeit, savukārt vats ievietojās šeit. Tātad šī skrūspaila paredzēta 2 vadiem, no vienas puses un no otras puses. Tālāk runājot par atspērspailēm, tās būs attiecīgi nullei un zemējumam, 2 spailes. Atspērspailēm ir drusku cits princips, nav skrūvju, bet taisnstūra caurumā jāieliek iekšā skrūvniezis, tad viņš nedaudz jāpaloka, un otrajā apaļajā caurumā jāliek iekšā vats, tātad, un viņš ar šo te atspēres mehānismu saspiežās. Šī gadījumā šai atspēres spailē var savienot kopā 2 vadus, jo ir 2 caurumiņi apaļie. Savukārt praktiskajā darbā, kas būs jāliec ar šo motoru, tātad šeit abām spailēm ir 3 apaļi caurumi, un katram blakus ir arī taisnstūra caurums. Tātad vienlaicīgi var savienot kopā 3 vadus. 0 vadus un 3 zemējuma vadus. Nu, lūk, runājot vēl nedaudz par skrūvniežiem. Tātad, kāpēc šī darbā nav jāizmanto plus skrūvniezis, jeb tā sauktais Philips PH skrūvniezis? Tas ir saistībā ar to, ka šajā te schēmā un vispār gan kontaktoriem, gan automātslēdžiem, dažāda veida elektriskiem aparātiem, parasti skrūves galviņas ir šādas te konstrukcijas, tātad SLPZ, jeb mīnus un plus vai pozidrāvis, tātad PZ vai PH savienojums kopā. Tātad, lūk, ir 2 varianti, kādi var būt šie te skrūvju gali, un attiecīgi ir speciāli elektriķu skrūvnieži, kas šīs te skrūves arī spēja atskrūvēt. Līdz ar to tātad viens variants ir izmantot vai nu mīnusus šiem skrūvniežiem, vai arī šos te speciālos elektriķu skrūvniežus. Ja izmanto vienkārši PH vai PZ krustiņu, tas visticamāk var sabojāt skrūvi, ja skrūvē ar pārāk lielu spēku. Tad vēl ir, protams, izplatītas arī seškanta skrūves, jeb H tipa skrūves, un arī tātad torks, jeb T tipa skrūves, bet elektriskajiem aparātiem tās tiek izmantotas krietni vien mazāk. Ja, tātad, lūk, šādi te SLPH, tātad PH skrūve apvienota ar mīnus, un SLPZ, tātad mīnus apvienots ar PZ krustiņa skrūvi. Tātad speciālie skrūvniežu gali arī šeit redzami. Tad tālāk runājot par elektrisko schēmu, kas šeit būs, tātad schēmas pamatā ir motors, 3-fāzīgais asinhronais. Tālāk motoram barošanu pievada caur motora automātslēdzi QF1. Lūk, šeit schēmā redzams automātslēdzi pieskrūvē klāt. XS1 ir tā kā nozarkārba domāta, tā ir domāta tā, kas šeit sākumā. Un nozarkārbai attiecīgi tātad 3 ir skrūvspailes un 2 nullei un zemējumam atspērspailes. Fāzes vadus un visus vadus šeit schēmai tātad būs jāizmanto monolītos.
nulles un fāzes zils un attiecīgi bruns. Savukārt pie motora paša, ja, tātad, kā jau minēju, izmantosiet lokanos vadus, zemējuma vads un pelēkā krāsā, lai varētu redzēt atšķirību, ja, tātad, kur fāze ir monolītais un kur lokanais. Šī gadījumā lokanais būs pelēkā krāsā, 1,5 kvadrātmilimetrs. Tātad jāizmanto būs ādera uzgaļa. Tālāk skēmā pēc automāta slēdža ir kontaktors. Kontaktora spēka kontakti, tie attiecīgi būs skēmā šeit, tātad 1, 2 un 3. No augšpuses pienāks un apakšā šie 3 kontakti aiziet lokanie vadi uz motoru. Tātad tas ir kontaktors KM1. Šim te kontaktoram, lūk, šeit ir vadības spolīte, kuru tad var iedarbināt ar startpogu un atslēgt barošanu viņai ar stoppogu. Par cik šim te kontaktoram nav sava NO kontakta papildus, jo startpogai vajag šuntējošo NO kontaktu, tad tiek izmantots otrs kontaktors, un viens viņa NO kontakts ir paralēli startpogai. Un startpoga vienlaicīgi ieslēdz arī otru vadības spolīti no kontaktora KM2. Kontaktora vadības spolītes ir apzīmētas ar A1 un A2, attiecīgi A1 ir augšpusē, un A2, lūk, šeit var redzēt apakšā. Ja, tātad tās ir šīs vietas. Jā, tātad uz motoru šie te lokanie vadi, pārējie skēmas vadi ir monolīti. Startpoga ar stoppogu virknē, respektīvi ar stoppogu pārtraucam barošanu kontaktoriem, un ar startpogu viņu saslēdzot, abi kontaktori nostrādā caur vadības spolēm, saslēdzās spēka kontakti, motors griežās, protams, pie nosacījuma, ja automāta slēdzis ir ieslēgts. Automāta slēdzis aizsargā no pārslotes un īslēguma motoru un aizsargā arī vadības skēmu. Un tātad caur startpogu ieslēdzam motoru. Un šuntējošais kontakts ļauj motoram turpināt griezties, tad, kad startpogu palaižam vaļā. Bet, ja skēmā pazūd elektrība, spriegums, tad pateicoties kontaktoru vadības spolītēm, kontaktors atslēdzās un paliek šādā te stāvoklī, jo arī šuntējošais kontakts ir atslēdzies, un respektīvi tātad parādoties atkārtot spriegumam, motors neuzsāk pats no sevis kustību. Tātad tas ir cilvēka drošībai. Nu, lūk, jā, tātad šāda te izskatās skēma. Tātad attiecīgi šeit ir 3 barošanas vadi. Jā, tātad lūdzu montējot jāskatās, lai vadi ir pietiekami taisni, lai nav pārāk gari, lai šeit pie skrūvēm skatoties tieši perpendikulāri virsū neredz šajās te vietās vadu bez izolācijas. Tātad tālāk fāzes vadi iet caur automāta slēdzi, un automāta slēdzi otrajā pusē. Tātad visi 3 vadi iet uz pirmo kontaktoru spēka kontaktiem, no kura pēc tam uz motoru. Tālāk arī šeit ir papildus pie pie 3. fāzes arī pievienots vads barošanas priekš šuntējošā kontakta, tāpat no šuntējošā kontakta aiziet uz startpogas sākumu vads, un pēc tam tātad no stoppogas mums pienāk vads arī uz abām vadības spolītēm, uz A1, abiem 2 kontaktoriem. Nu, lūk, jā, tātad un no startpogas izejas tātad iet, lūk, šī te cilpiņa uz stoppogu, un no stoppogas tātad viens gals uz papildus kontaktora vaļējo kontaktu, un, kā jau minēju, otrajā pusē arī tātad ir pievienots viņam vads. Tātad startpoga ir paralēli saslēgta ar šuntējošo kontaktu. Nu, lūk, jā, šāda te izskatās skēma. Lūdzu, pildot darbu, rūpīgi lasiet uzdevumus, un tātad vēlu veiksmi pildot šo darbu.